kārtībā. Nu jā. Tāds ēnas, jā. Viss kārtībā. Tādu bildi es neredzēju šajā gada. Tas jau ir labi, jā? Tā, mēs esam kur? Ogrē, jā? Varbūt. Varbūt Ogrē, jā. Mēģinājām dabūt zandartī vai kaut kādu līdacīņu. Mēru bija copiņš tikai. Tā, es strādāju ar čibiņam, kā teicas, jā, ar mandulu. Un pārējniekam dropshot gumija, ja? Kāpēc mandula? Nu, tāpēc, ka tagad ir ziema. Mandula tāpēc, ka ir ziema, jā. Augsts ūdens. Vēlreiz. Saka, kaut kā bīkstīt manu. One sensoric. Delicado. Tev var nav? Kas man nav? Nē, tu dropshot, ja? Man lights jigs. Kaut kādā brīdī mēs mēģināsim parādīt, kā strādāt ar mandulu, ar čibiņam, kā taisīt provodka un kā dabūt zandartu. Paņemsim kaut ko rozā, un šitas diļainais ļoti labi citreiz strādā. Mazāk kaut ko ar. Nu jā, šorīt atbraucām uz tādu palielu upi. Vēl diezgan agrs rīts. Un tagad pamēģināsim kaut ko izdarīt. Es mēģināšu sākšu ar dropshot. Itālijas ar mandulu, vai kā nu mūsdienās jau viņu sauc pa čībiņām. Skatīsimies, vēl diezgan pāgrs. Es uzskatu, ka labāk kaut kāda diena iesils varētu būt kaut kādiem 10, 11. Bet nu šī vietā es neesmu bijis, jo katrā vietā tā zivju uzvedība ir bišķi savādāka. Bet mans skatījums tā kā ir diezgan dziļa ziema, šeit būtu jāsēž uz ledus vispār. Bet, nu, mēs ķeram no laivas. Izvēlējos dropshot, tāpēc, ka, nu, kā es teicu, kad ir it kā dziļa ziema, zivs ir diezgan neaktīva, un tāpēc, lai varētu ļoti, ļoti lēnām nospēlēt un straumīt viegli ir, faktiski ar ļoti minimālu spēli, tikai pārceļot, varbūt viegli uzraustot, ar smuki noturēt uz vietas un izkacināt to. Mēģināsim, skatīsimies, kurš labāk strādās, mandula vai drops. Līdz brīdim, kamēr uz vienu no viņiem sāks ķerties, es domāju. Tās robežas izskatās, ka straumi nāk. Jā, tieši tā. Pie paša robeža. Tur, kur sākas kustībā, tur viņš sēž. Gaida. Nav liels, bet ir. One sensoric, 12 gramu. Tas ir mers. Uz ko? Uz mandulu. Kur mēs varam dabūt? Savu veikalu. Arī ir asarkuņi. Dropshots klusē pagaidām. Dropshots klusē. Vēl pacietīsimies.
ko mēs varam pastatīt par provodku drusciņu. Tā ir parastākā džiga, 2 grieziņi, un pēc tam gaidām. Ar čibiņam vajag domāt to, ka kādu svaru tu liksi. Vai 8 grami, vai 20 grami, cik ir pauza kritiena. Tagad man ir 12 grami, strauma te nav, un kritiens ir ļoti ātrs. Tāpēc, kā viņš sit pa gruntu. Uz to zivis arī rēģē. Ja uzlikt mazāk svaru, tad mēs gaidīsim vairāk. Ar čibiņam var gaidīt arī kā 10 sekundes arī, kā viņš krīt. Arī ilgā. Zandarts. Jā. Ko? Bratишка. Jū. 70. Bet maziņš. Jū. Nu jā. 50. Mazliņš. Dropšots ir atdzīvojies. Nu redzi, nav tā, ka tikai uz šķībiņām šodien arī dropšots strādā. Diena višķi iesila, nu, ja to tā varētu nosaukt. Un redz, atdzīvojās smuki. Redz, baigi dziļi arī nav. Tepat pie lejas. Lēnām pievelkot, pašūpinot. Nu, ne? Laidīsim vaļā droši vien šito. Lai papaldi. Uizjūt. Nu, lieliski. Un sāksies sacensība. Dropšots pret šībām. Pagaid, parādi vēl. Sportā 46. Nē, sportā 46. Jā, bet šodien nebūs. Kāds dusmīgs. Šitādi šodien ķerās. Tad ir drops strādā. Nu labi, būs lielāki taču. Jā, nu principā jau šitādi izmēra zandartiem, nu parasti normāli, nu 7 colas būtu. Un arī pat arī mazie 30 ņem, bet nu redz, tā kā ir, tomēr ārā ir ziema, 20 kurš janvāris, ūdens ir augsts, kaut kāds 1,5 grāds, man liekas. Nu tad zivs nav baigi aktīvi, viņi neko baigi lielu negrib ēst. Nu tad rekur, šodien vislabāk sēdā 5 colas. Nu krāsas, jā, diezgan košas šodien mēģinu, un faktiski uz abām šitādām košām krāsām bija zivis. Nu, jo ūdens ir ļoti duļķēts, faktiski kaut kāda redzamība ir 30 cm maksimums. Skatījāmies, tāpēc kaut ko liekam košāku.
Un spēle, jā, nu spēle faktiski ļoti minimāla. Bez nekādas tās raustīšanas kā vasarā, kad dropē faktiski 1 vai 2 apgriezieni, lēns pacēliens un varbūt kaut kāds maziņš uzšūpojiens. Pauzīte, atkal 1 vai 2 apgriezieni. Faktiski tāda šļūkāšana, tāds lēns džiks varētu teikt. Tas tā kā izskatījās, kas pašlaik strādā vislabāk. Un tā šodien mums ir. O, arī bija cope. Zaceps? Nē. Īstā? Jā, bija tā 3. līdeka izskatās. Bet visu turpat, kur tu met to tieši turpatās. Viņas tur pūznis līdeka. Nē, tā pa zobiem kārtīgi dabūja, viņas pavilka pusmetru. Arī uz čībiņā. Jāsaka, nu, astito. Tā nav tāpat. Atkal tu! Paldies! Otrais metens, otrā līdekā. 3 būs. Bija tāds jautājums, nebija nekāds vēl. Nu ko, laidasim vērā. Smuks začots. Nu kāda 47, man liekas. Uz čibiņa. Mūsu sudraba. Beidzam? Šodien beidzam, jā. Viss vējš pacēlās, redz, nāk tā migla. Laikam ir kaut kāds spiediens un vispār. Nu, pacies, beidzam pusotru stundu, mums neviena copis vairāk. Zīvis rāda, viss ir, bet viņš pilnīgi nekustās. Un principā jau diezgan labi sanāca, cik mums ir kāds 6 mēri. 6 mēri. Nu jā, uz čibiņām viss labāk jums. Man uz dropšotu man bija 2. Nu labi, tu biji ar dropšotu tikai 1. Mēs nu, bijām ar čibiņam 2. Nu jā, tā kā nē. Principā lieliski. Iebraukt uz 3-4 stundiņām tā pacapēt, tā kad ir šāda ziema Latvijā, pilnīgi nekāda vaina. Ideāli. Tā kā, ja ir šāds laiks, brauciet makšķerēt. Tik uz dabu. Nu jā, nav slikti laika apstākļi, nepiemērots apģērbs. Tā kā viss kārtībā. Tā, viss turās. Vaga, nu bija šitā veidā.